Labdien! Mani sauc Māris Belte, un šodienas tēma ir psiholoģiskās manipulācijas un to neutralizācija. Sākumā jautājums pavisam vienkārši. Pēc kā mēs varam pateikt, ka cilvēks manipulē? Vai mēs visi manipulējam? Un kāpēc cilvēki manipulē? It kā vienkārši jautājumi, bet atbildes nemaz tik vienkārši nav. Kāpēc cilvēki manipulē? Droši vien ir kaut kāds mērķis. Un seminārā tālāk mēs runāsim par to, ka mērķi var būt dažādi, tie var būt slēpti, atklāti, un ļoti bieži cilvēks pats nesaprot, ka viņš manipulē. Kā var noteikt, ka tiek manipulēts? Bildītē jūs redzat, ka tur meitene kaut ko ļoti borē tam jaunajam puisim. Kā jums šķiet, vai viņi manipulē, vai viņi atklāti strīdās? Laikam atklāti strīdās. Konflikts ir, atklāts konflikts. Vai tā ir manipulācija? Nē, tas ir strīds. Pirmā pazīme manipulācijas, ka manipulācija ļoti bieži ir slēpta. Konflikts ir atklāts, bet pie manipulācijas mēs it kā neredzam šo atklāto konfliktu. Manipulācija ir maskētāka, tāpēc to ir jāmācās pazīt. Tāpēc mēs arī bieži iekrītam manipulatoram par upuru, ka mēs neatpazīstam. Tātad manipulācija ir slēptāka, un es kā mediķis atcerēšos studijas, tad, kad vēl studējām medicīnu, ķirurģijā, tad prasīja, ar ko atšķirās ķirurģiska manipulācija no ķirurģiskas operācijas. Un tad tā pareiza atbilde ir tā, ja tiek operēts, tad tiek kaut kas griezts, šķīst asinis, ir asinis, un tad tur tiek izoperēts, kas no jāoperē. Līdzīgi mēs varētu teikt konfliktā. Ir atklāts strīds, šķīst asinis. Pārnestā nozīmē, nav jau tā, ka uzreiz jāšķīst tām asinīm. Savukārt, ja ir manipulācija, ķirurģiska manipulācija, tad tiek kaut kas no ārpuses. Vai kāda pleca locītava ievilkta, izmežģīta, vai, ja tā ir ginekoloģiskā manipulācija, varbūt auglis dzemdē pagriezt, bet tas tiek darīts no ārpuses, nekādi audi netiek bojāti, un nekādas asins neparādās. Līdzīgi mēs arī psiholoģijā varētu pārnest, ka pie manipulācijas tā kā mēs neredzam tādu izvērstu konfliktu, neredzam, ka šķīst asins, bet tai pašā laikā kaut kas notiek un tiek kaut kādi mērķi realizēti. Kā mēs varētu manipulācijas iedalīt? Manipulācijas varam iedalīt organizatorajās un intrapersonālajās. Organizatorās manipulācijas ir manipulācijas, kur tiek manipulēts ar grupām. Tātad tiek manipulēts ar lielu cilvēku skaitu. Ļoti populārs nosaukums psiholoģiskai manipulācijai ir, kad jūs aiziet uz darbu un jūs sastopaties ar ko? Ar korporatīvo kultūru. Ja mēs sāktu skatīties, kas ir korporatīvā kultūra, tas nav nekas vairāk kā manipulatīva sistēma. Vai manipulēt ir slikti vai labi? Attiesim no šī vērtējuma slikti vai labi. Ja? Ir situācijas, ka tas ir noderīgi, ir situācijas, ka tas palīdz. Ir situācijas, ka tas traucē. Diemžēl sabiedrībā ir tāds imidžs, tāds tēls, ka manipulēt tas ir slikti, ja? Tāda negatīva pieskaņa. Atkāpsimies no tā, jo manipulēt, protams, ka tas var būt slikti, bet nevienmēr. Un, ja mēs runājam par organizatāro kultūru, droši vien, ka viņi ir vajadzīgi. Tas palīdz ko? Tas palīdz organizēt darbu, tas palīdz darbiniekam sajusties piederīgam. Piederības sajūta ir ļoti svarīga. Viņš var ar kaut ko sevi identificēt, viņš jūtās vērtīgāks. Tā kā tas ir labi, neapšaubām. Manipulatīvās sistēmas. Reliģija, jā. Politika, jā. Armija, jā. Ja mēs tā skatītos, ļoti daudz un dažādas manipulatīvas sistēmas. Jā. Morālas normas, arī manipulatīvas sistēmas. Vai jūs domājat, ka es aicinu būt amorāliem? Nē, morāla ir arī nepieciešama. Un es aicinu tikai vienu analizēt un izvērtēt, jā? Jo galu galā, kas ir morāls vienam cilvēkam, ir amorāls otram cilvēkam. Tas, kas ir spiegs vienā pusē, ir izlūks otrā pusē. Kas ir varonis vienā pusē, tas ir otrā pusē terorists. Tas, kas ir babņiks mūsu sabiedrībā, ir iespējams cienījams cilvēks kaut kur austrumos,
Arābijā, ja viņš var atļauties 3 sievas un visus uzturēt, tas ir godējams pilsonis. Mūsu pilsonim, ja būs 3 sievas dažādās Latvijas pilsētās, nu, diez vai viņš tas būs tā cēli. Ja? Tā kā, protams, ka morāls normas ir vajadzīgas, bet es aicinu vērtēt viņas tā kritiski. Ja? Tātad, ja mēs esam ļoti pakļaujamies šīm normām par daudz, mēs kļūstam kas ierīnas cilvēciņi, ar mums tiek manipulēts, ja? Un tas tiek darīts mums neapzinoties. Mēs vieglāk pakļaujamies manipulatoriem, ja mēs neprotam to saskatīt un neprotam no tā, teiksim, analizēt, vai kāpēc tas tā notiek. Vispār jau šajos webināros būs vairāk, mēs runāsim par intrapersonālajām manipulācijām un ne par organizatoram tik daudz. Kaut gan tās pazīmes jau ir ļoti līdzīgas. Ja? Intrapersonālās mēs varam sadalīt divas grupiņas, un viena ir hedoniskās, jeb sadistiskās, un otra ir pragmatiskās, jeb materiālās. Ar ko atšķirās? Hedoniskās ļoti bieži ir neapzinātas. Cilvēks neapzinās, ka viņš manipulē, un viņš to dara, tas mērķis, ja, tas konflikts bieži vien viņš ir iekšējs. Ja cilvēks mēģina iegūst kaut kādu psiholoģisku vinnestu, faktiski cilvēkam ir pašvērtības problēmas. Mēs arī par to runāsim, par pašvērtības problēmām. Bet, ja cilvēkam ir pašvērtības problēmas, tad, lai viņš justos labi, viņam vajadzētu kaut kā sajusties vērtīgākam, svarīgākam. Ļoti grūti ir, ko mēs varam darīt, lai mēs sajusties vērtīgāk, lai mēs tiešām kļūtu vērtīgāki. Ja? Ko mēs varam darīt? Mēs varam mācīties, veidot karjeru, kaut kādus sasniegumus. Tas paņem laiku, tas paņem enerģiju, tas paņem gadus, tas nav ātri. Bet ja es šodien jūtos slikti un es gribu justies vērtīgāks, iemīt otru dubļos var vienā momentā. Pieņemsim, 2 studentus pie fakultātes, draudzenes, ja, redz, ka no rīta uz fakultāti atveda 3. draudzeni Ilzīti, atveda nevis tramvajs, bet tāds tīri turīgs un izskatīgs un gana jauns tāds vīrietis ļoti labā automašīnā ar Mercedes atved. Un tad viņš izlaiž to Ilzīti un tā kā ar buču šķirās un tā, var redzēt, ka viņiem ir kaut kādas attiecības. Sakiet, lūdzu, vai jums liekas, ka drīzāk, ka tās 2 draudzenes, kas to redz, viņas būs tādas priecīgas, vai cik forši rekā mūsu Ilzītē paveicās, vai viņas drīzāk, tas teksts varētu būt tāds, ja es dotu kuram katram pagadās, tad man ne tikai ar Mercedesu vestu. Ja? Un ko šīs 2 draudzenes panāca? Ilzīti tā kā pazemināja, devalvēja līdz tam līmenim, ka Ilzīti ir vieglas uzvedības meitene visticamāk, ja? Un ka tas jau patiesībā ir nevis viņas nopelns, ka viņa atveda Mercedesu, bet tas ir viņas amorālās stājas nopelns, ka patiesībā Ilzīti ir amorāla un tāpēc viņa jauns džeks atveda Mercedesu. Bet šīs 2 draudzenes ir kādas skaistas, cēlas un godīgas galvenais un pareizas. Un tāpēc viņas neved, ne jau tāpēc, ka viņas būtu mazāk vērtīgas, gluži otrādi viņas ir vērtīgākas. Jutāt, ja? Palika uzreiz vieglāk šīm draudzenēm. Ja? Un Ilzīte tā kā tika iedzīta bišķi dubļos. Un pat nav svarīgi, vai Ilzīte dzirdēja šo draudzeņu sarunu garām ejot, vai nedzirdēja. Svarīgākais, ka viņas labāk sajūtās. Ja? Tātad hedoniskās manipulācijas ļoti bieži tas vinnes, ja mērķis ir cilvēkam tīri psiholoģisks, ka viņš grib gūt šo labumu. Lūk, un pragmatiskās, šeit ir jau intrapersonālās manipulācijas, kad cilvēks grib panākt ko? Grib panākt kaut kādu rezultātu. Jā, arī šeit mēs varētu teikt, ka ir zināmas, varbūt pašvērtības problēmas, jo kam ir švakāk ar pašvērtību, tas biežāk manipulē, bet arī kas ir vājāks. Ja? Manipulācijas primāri ir vājāku cilvēku ierocis, līdz ar to sieviete labāk manipulē kā vīrietis, jo, lai mēs runājam par dzimumu līdztiesību, tas tikai pēdējā gadsimta prioritāte, un, protams, ka fiziski vīrietis ir spēcīgāks, un līdz ar to viņš var arī no spēka pozīcijām vairāk varu demonstrēt. Protams, sievietei tas ir jāpanāk kā caur gudrību un viltu, savus rezultātus, un arī caur manipulācijām. Bērni ir lieliski manipulātori, jo, kā tad mazs bērniņš iemācīsies panākt savus mērķus. Lūk. Un arī pie materiālajām manipulācijām šeit arī ir zināms, varētu būt zināmas
arī psiholoģiskas problēmas, bet nevienmēr. Nu, piemērs tipiskai pragmatiskai manipulācijai. Tātad sieva saka savam vīram, rekā, kaimiņš savai kaimiņienei dzimšanas dienā uzdāvināja jaunu kažociņu. Laikam ļoti mīl. Jūtat? Jā. Jūtat, ka tiek sapičkāts kopā tas, ka nopērk jaunu kažociņu, ka tas ir saistīts ar mīlestību. Tātad vēl viena manipulācija pazīme, tiek patiesība, nepatiesība sapičkāts kopā. Jā? Un tiek pasniegts kā absolūta patiesība. Un cilvēks, adresāts, uz ko tiek adresēts šī manipulācija, viņš to norīk absolūtu patiesību. Jā, nu šajā manipulācijā vēl te ir tāds stereotips, vēl viena pazīme manipulācijās tiek izmantot stereotipi, jeb tos arī sauc par aizspriedumiem, uzskatiem. Ja? Tāds stereotips par kaimiņu attiecībām. Ja kaimiņam kaut kas ir, man vajag glabāt. Un tātad, ja kaimiņš un vēl mīl. Nu, ja vēl sieva noplikšķinās acis, būtu vēlams to darīt tādai neuzreiz, jo pārāk rupi būs manipulācijas. Malkāk būtu kaut kad bišķi vēlāk pateikt. Jā, mīļais, tu atceries, ka man arī pēc mēneša dzimšanas diena. Nu, lūk. Un ziniet, kas pēc mēneša notiks? Pēc mēneša sieva varēs tēlot, neviltot izbrīnu, ka vīrs ir uzdāvinājis kažociņu. Mīļais, kā tu zināji? Vakarā varēs tēlot orgasmu, jo jānostiprina ir pozitīvās lietas. Un vīrs kā jutīsies? It kā jau labi. It kā viņš pats to kažociņu nopirka, vai ne? It kā pats. Bet kaut kur tā sajūta, ka kaut kāda manipulācija notika, tas tā kā liksies justies nepārāk labi. Tāpēc mēs mācāmies, lai ar mums nemanipulētu, saprast, kuros brīžos ar mums manipulē, saprast manipulāciju pazīmes, un vēlāk mēs arī skatīsimies konkrētas metodas, konkrētas paņēmienus, kā neutralizēt šo manipulāciju. Par to tad arī būs šajā webinārā. Tas pagaidām viss. Paldies!